runājot par vīriem un par Eināru, kas sanāca vai nesanāca, mēs varētu salīdzināt komandu vai organizāciju, kur vada ar laivu. Nav svarīgi, cik vīri vada laivu. Viņi var būt 3, viņi var būt vairāk, bet ja šo laivu vada neprofesionāļi, viņi nogrimst. Un līdzvēlāk arī pārējos. Mums ir jāsaprot, ka, studentu pašpārvalde tā nav politika, tas nav jaunais laiks, tā nav tautas partija, tā ir jauniešu organizācija, kurai jāievēro zināmas normas, jā, tur ir zinām birokrātija. Tas vispār ir ļoti labs jautājums, jo man šķiet, ka to varētu atrisināt tā, ka studentu pašpārvalde iet tuvāk studentam, attīsta to atgriezenisko saiti, lai studentam nav tāda distances sajūta, kad ir pašpārvalde, ka tie ir viņi, un kad ir studenti tiesas un mēs. Jo es atceros, ka vidusskola arī ir skolēnu pašpārvalde. Un tad es nepiedalījos, un visai bija sajūta, ka tā ir kaut kāda atsevišķa cilvēku grupa. Nu, man šķiet, ka šī pieredze... Elite, jā. Liekas, ka šī pieredze tā kā rāda to, ka vajag nākt tuvāk. Redz, es jau pagājušajā gadā arī centos atrisināt šo problēmu. Mēs strādājam arī pārējiem SP. Sākumā bija varbūt kādas, nezinu, partiju vai kādas kur šķelšanās, pēc tam mēs visi tāpat strādājam kopā, bet šogad viss ir no jauna. Ir daudz pirmkursnieku, ir daudz, teiksim, tāda nesapratnes, un kā lai mēs saliekam šo vienotību sajūtu, kā izveidojam? Tas ir arī, kā pirmkursnieks, tā teikt, ka tas ir ļoti atkarīgs no tiem līderiem, kas ir izveidojušies tā kā tu, kopumā es braucu, un tā, kad, pirmkursnieks skatās, ko jūs darat, jo jums jau ir pieredze, un jums jau ir tas ceļš izvalsts, un tad vienkārši tā piemērs. Ir vēl viena problēma, ir tāda lieta, ka ir citi cilvēki, un diezgan daudz, kur vienkārši skatās un domā, ka, wow, tu kaut kādi iedomīgie pirksti gaisā, un tur ies un pusē saliek savu seju uz plakātiem. Nav laika ikdienā, mēs skrienam. Un vēl svarīgi tas, ka tagad tu apdomā kādu notikumu, ka tu domā par to, nevis vienkārši kritizē, jo man liekas, ka tagad tas parādās, kad noteikti visu kaut kas visu laiku tikai kritizē, ka viņi nedomā nekādas alternatīvas, nekādas risinājums, vienkārši nodarbojas ar to vien, ka viņi kritizē. Novērt meteorītu, un tieši tas ir tikai slikti. Vai arī, nezinu, valdība ir tikai lauki, vai ne? Jā, tas bija interesanti. Es pirms pusotras nedēļas atrados Anglijā Bucks News University. Nē, es šoreiz nemeklēju nekāds kristāliskos pamatmentājus, meklēju ko citu, bet satikos ar studentu pašpārvaldi, students juniori, kas šī studentu pašpārvalde Anglijā skaitās kā viena no progresīvākajām. Anglijā kopā ir 120 studentu pašpārvaldes un tikos ar vadītāju Krisu. Un arī Anglijā ir tāda, kā, augstākās izglītības krīze. Tas efekts ir daudz mazāks, kā šī krīze viņas skar, bet arī ir. Bet viņš atbildēja vienu lietu. Es nedzirdu tavā stāstījumā, kādas alternatīvas jūs piedāvāt citiem. Es dzirdu, ka jūs domājat kaut kādus protestus vai sakat, ka tas ir nepareizi, bet ko jūs piedāvājat? Viņš izvilka ārā, man vēl tagad kojās uz galda stāv, man laikam viņu vajadzētu publicēt arī Latvijā kaut ko, bet es nezinu. Uz galda stāv Bucks News University, students junior un sagatavotais alternatīvais plāns savai universitātes vadībai. Bet mēs to varēsim izmantot arī? Nē, mēs to nevarēsim izmantot, bet viņš iedod kā pārāvu, kā iedvesmu, lai es to tālāk iesniedzu Latvijas universitātes studentu padomē, Latvijas studentu apvienībai, vai vienkārši kā pārāvu, kad, ja beidz kritizēt, dod alternatīvu un pasaka, ko darīt, nevis skaļi kliegt, mācīt un kā. Kā tu liekas, vai mūsu augstskolas krīzi atrisinātu tādi ideju apmaiņas braucieni, kad pieredzes apmainās? Patiesībā krīze pašreiz tas neatrisināt nekādīgi. Tā, protams, ir skaista vīzija uz priekšu un kā, bet es vienkārši centos, es to nedarīju par universitātes līdzekļiem vai kā, tā bija mana iniciatīva, tie bija man līdzekļi, es vienkārši pats centos saprast, kas un kā notiek. Tāpēc, ka tev patīk domāt? Nē, tā būtu laba partijas reklāma, vienkārši uztaisīt plakātu, nevis Filips tur uzlikt Filipu un kaķīti, kaķītis vairs nav bēdīgs vai bla. Kaķītis bija smuks. Kaķītis bija smuks, Filips varbūt nebija, jo vienkārši viņam sevi nevarēja redzēt. Bet, piemēram, kad labāk mošu kūrnieku domā. Mēs varam arī, protams, solīt tur zemūdenes un mēs varam solīt tālu, tur, es nezinu, šampāniet, prezervatīvus, labu dzīvi visiem, bet, viens ir, kad mēs esam ākstamies vai kā, bet otrs ir tad, kad mēs pašreiz esam mazliet bēdīgā situācijā un pašpārvaldē, mēs runājam par pašpārvaldi, ir vajadzīgi cilvēki, kur domā. Un nebūs laikam tā īstā reize, kad nogrimtēt laivu. Jā, jo man šķiet, ka pašpārvalde, ir
Viņai ir spēks studentu pašpārvaldē, viņa ļoti daudz ko var mainīt, un ja viņiem būs cilvēki, kuri domā ar idejām un alternatīvām, tad es domāju, ka tas būs tāda liela artava mūsu problēmu risināšanā. Bobam, jā. Starp citu, jā, Bobs, viņš ir kā piektais spēks mūsu Zeltnes fronts partijā, jo, skaties, mums ir sociologi, mums ir gan pirmā, gan otrā kursa, gan politikā, gan pirmā, gan otrā kursa politologi, gan komunikācija, gan no pirmā, gan otrā kursa, pat no trešā kursa. Un mums ir arī bibliotekāri. Čau, Katri! Čau! Un mums ir kā piektais spēks. Bob, kā tu jūties? Vai vēlies par ko parunāt? Viņam ir savs viedoklis, bet viņš neizpaud visu. Jā. Nevar jau tā visiem izklāstīt, ko sabiedrēs. Labi. Es laikam iešu meklēt labu dzīvi. Meklē kaķīšus.